Es pa ceļam ejot līdz 300 metriem iedomājos tādu, sakritību saitungs, tagad saitungs, vācijas tas nozīmē tā kā avīze, tas nozīmē, ka viņš ir lēs tā kā dienas avīze, ja? Tas ir kompliments vai notiks? Nē, tas ir tā kā tā ir, tiešām ļoti, kā saka, ierīts par ļoti izdevīgu cenu. Es tagad piezīmošu klāt. Jā, vējiņš pūš, un ko es redzu, ka tā termālā jūtība viņam nemazām nav tik laba. Es tev pateikšu, ka mums līdzi ir no viena cita ražotāja 35. lēca, es esmu 40-nieku, un tur es raugus redzēju labāk. Un, respektīvi, kas mums tikai ir atdzesējis, tas ir tikai vējš. Un var pamanīt knapi nojaust, un var arī sajaukt, un izskatās, ka varbūt arī nav, bet viņi tur ir. Tā kā ņemiet vērā to, kad laba cena, tas nozīmē, ka kaut kur arī tādi knipfiņi, kas nav tik labi kā dārgiem tēmekļiem, bet katrā ziņā 1900 eiro. Bet vai vispār ir iespējams kaut kur dabūt par tādu cenu? Man liekas, ka pagaidām ne, bet teikt, sazinu. Zināmies, ka kādreiz 5000 maksāja, tagad ir 1900. Tas ir nenormāls lēciens. Es neticētu, ja pirms kādiem gadiem 10 to teikt, nē, tev kaut kas nav kārtībā ar veselību. Tas ir kā, tur bija tādi krāpnieki, ja? Kas tā kā atsūtīja kaut ko citu un apsolīja, ka tur ir tas, kaut kas samlīdzīgs, bet nē, viņš ir īsts, viņš tiešām ir īsts. Tas ir īsts tēmeklis. Bet zini, ko mēs tagad testējam citas ierīces, un es attaisīju baterijas vaļā, un es gribēju no viņa izņemt bateriju, ielikt citā ierīcē. Es atskrēvēju vaļā, es gandrīz nokritu no krēsla, tā teikt, ja, kas viņam... Es tā domāju, ka pusi no cenas patiesībā iespējams, ja, veido šītais akumulators. Tur ārprāts vienkārši, tur nekādu niknāku akumulātoru vispār nevar iedomāties, ne? Jā, 2,6,6,5,0. Bet, lai gan 5000 mAh, bet okei. Bet, katrā ziņā baterija, man liekas, mums visu testi izterēja tā, kā dēļ baterijas ienivērts pirkt. Būs pat 1900 eiro baterija. Jā, un pats galvenais no prēmija optikas.lv. Jā.